Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 12. sērija, 1978. 79. gads. Imandienas Jāņu skolā, mēbeļu komplekti Aina, Vija un Līga, Gaļezeru slimnīca, mācību grāmatas bez maksas, jaunā Latvijas PSR konstitūcija. Raidījuma viesi Imants Kalniņš un Maija Tabaka. Plānotāji uzskata, ka dzimstība turpinās pieaugt, ja ne ģeometriskā, tad aritmētiskā progresijā. Tāpēc 78. gadā Miera ielā 45 tiek atklāts republikāniskais dzemdību nams. Vīri drīkst ienākt ne tālāk pa vestibilu, tāpēc sakliekšanās notiek uz ielas. Anniņ, kas piedzima? Vai puika? Nē, atkliedz sieva. Bet kas tad? Jaunajā dzemdību namā, jeb namiņā, kā to bieži sauc, dzemdētāju apstākļi ir ievērojami uzlabojušies. Divvietīgajās un četrvietīgajās istabiņās ir pat sava duša un tualete. Atbilstoši tā laika tradīcijām, sievietes tomēr tiek steidzīgi nošķirtas no jaundzimušajiem. Tā jau bija iesakņojusies tradīcija, ka augustā, pēdējā mēnesī pirms jaunā mācību gada sākuma, skolēni un viņu vecāki dodas sirot pa grāmatu veikaliem mācību literatūras meklējumos. Kopš 1978. gada Padomju valsts visiem nodrošina mācību grāmatas par baltu velti. Līdz 78. gadam grāmatas mācībām bija jāpērk. Šķūnīšos un plauktos krājās veco grāmatu kaudzes, un tikai dažreiz izdevās sarunāt pārpirkt grāmatas no vecāko klašu beidzējiem. Tagad viss mainās, jo skolu bibliotekās ir sagādāts grāmatas pilnīgi visiem. Skolēni cītīgi mācās un piestrādā arī pie grāmatu uzlabošanas, tā ka pēc dažiem gadiem vēsturisko personu portretiem ir kuplas ūsas un zem acīm rotājas zilumi. Pasaules čempionātā Prāgā PSRS izlases hokejists Helmuts Balders gūs 9 vārtus un tiek atzīts par čempionāta visrezultatīvāko spēlētāju. Lai gan analoģisks gūms padevies vēl 2 uzbrucējiem, Baldera gūtos vārtus izšķirīgajā spēlē pret Čehoslovākiju atzīst par visnozīmīgākajiem, un pie šā prestižā titula tiek tieši viņš. PSRS hokeja izlase pēc ilga pārtraukuma atkal rīdzinieks. Līdzjutēji spriež, ka pārējo hokejistu vidū Balderis izceļas ar atšķirīgo slidošanas tehniku. Tās pamat viņam likt bērnībā, nodarbojoties ar daļslidošanu. Sadzīvē Balderis nesā brilles, kuras uz ledus dodoties nomaina ar kontaktlēcām. Acis jāsargā, tāpēc no kautiņiem Balderis izvairās. Viņu uzdevums – gūt pēc iespējas vairāk vārtu. Rīgas Dinamo rindās jau kopš 69. gada, bet PSRS izlases periodā bijis arī ACSK kaujinieks. Favorītu atbalstam cilvēki tribīnēs skandina dažādus pantiņus, pārsvarā krievu valodā, kuros uzvārds Balderis rīmējas ar Pivo Aldaris. – 1978. gadā ar Latvijas PSR augstākās padomes prezidija dekrētu komponistam Imantam Kalniņam tiek piešķirts nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums. Šajā gadā aizsāks arī kāda tradīcija. Jaunpiebalgas Jāņu skolā uz Imanta Kalniņa mūzikas un muzikologa Guntara Pupas vadīto pēcpusdienu sāk pulcēties klausītāji un izpildītāji, lai vienotos kādā kopējā un jaukā mirklī. Komponists Kalniņš savā 100-gadīgajā mājā Vecpiebalgas Vecpaulēnos. Mūzikas pēcpusdienā muzikologs Guntars Pupa iepazīstina ar Imanta Kalniņa daļradi, bet klausītāji to jau pārzina nesliktāk par pašu zinātnieku. Vēlākajos gados Imandienas 1. jūlijā izvēršas par latviešu Vudstoku. Romantika, mīlestība, protests pret oficiālo kultūru un, protams, ļoti bieži līst lietus. Pirmās Imandienas vispār radās īstenībā pavisam nejauši, jo es kādu laiku biju dzīvojis jau Vecpiebalgā, kad pie manis ieradās
Jāņskolas muzeja, Emīla Dārziņa muzeja cilvēku un lūdzu man, vai nebūtu tāda iespēja sarīkot koncertu. Es no sākuma tā vai tā, bet beigās šo koncertu mēs arī noorganizējām. Visi sēdējām pie Jāņskolas pļavā. Kā tas sakrīt vai nesakrīt ar 1. jūliju, laikam pat nesakrīt, bet koncerts notika. Sēdējām pļavā, spēlējām mūziku, spēlēja menuets, jo tas bija mans tā laika dziesmu izpildītais pastāvīgais. Kad nāca nākamais gads, tad tieši menuets un Jānis Blūms bija tas, kurš teica, varbūt vēl vienu koncertu nospēlēsim. Es teicu, kādēļ nē? Un tad viņš teica, varbūt nosaucam to koncertu par Imanu dienu un varbūt spēlējām 1. jūlijā. Nu, tādā veidā arī šī nejaušība kļuva par tradīciju. Vispār bija jauki redzēt, kā tie cilvēki soļoja ceļu malā un pa lielceļu, kā viņi soļoja uz savu vietu, kur notika tie koncerti. Tas vispār bija jauki. Katrā ziņā tā bija kaut kāda cita realitāte. Tās brutālās varas realitātes apstākļos tā bija kaut kāda tāda cita realitāte. Man liekas, ka taisni tas arī bija tas, kas cilvēkus saistīja vairāk vai mazāk pie tā pasākuma. Problēmas ar valdību un tā tālāk ar varas iestādēm sākās vēlāk, kad šīs imandienas, kuras mēs jau sākām noturēt regulāri katru gadu, sāk pulcēt arvien vairāk cilvēkus. Restīvi pasākumi kļuva gan arī vai masveidīgi, un tas vēl nebūtu nekas, bet acīm redzot, valdības kungiem nepatīk tās dziesmas, ko mēs dziedājam un spēlējam. Un tādēļ arī, kā visiem zināms, arī imandienas tika aiztaisīts veiksmīgi ciet uz kādu laiku. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 78. gadā veikalos parādās līvānu stikla komplekts Medūza, konfekšu trauks un slaida vāze ar līkločotu augšmalu. Kā īstens modes paraugs, tas no veikala plauktiem strauji un masveidīgi pārceļo uz Latvijas iedzīvotāju mājokļiem. Līvānu stikla fabrikas dekoratīvās laboratorijas vadītājs Fjodors Kļaviņš ir nerimtīgs meklētājs. Viņa izgudrojumi spodrina rūpnīcas ražojumu slavu. Rūpnīca Līvānos apgūst plūdenu krāsainu stikla trauku ražošanu, tādējādi laužot viedokli, ka skaists ir tikai tas, kam taisnas formas un slīpēti musturi. Viens Medūzas komplekts maksā apmēram 7 rubļus. Un vēl, Līvānos sāk ražot arī citu modernu izstrādājumu – glāžu komplektu. 4 glāzes, katra savam dzērienam – balzāmam, liķierim, sulai un vīnam. Visas glāzes bez peciņām. Smalki dzert nevar, toties tās ir ērtas. Mākslinieckajai padomē jādomā vēl par daudz ko. Labāku glāžu spīdumu, lielāku izturību, lai ik darbs kļūtu jaunradē. 78. gadā Ķīpsalā eksploatācijā tiek nodotas Rīgas Politehniskā institūta inženierceltniecības un arhitektūras fakultātes ēkas. Jāteic, šajā gadā Ķīpsala ir kļuvusi par sinonīmu īstai, suverēnai studentu pilsētiņai. Ķīpsalā ceļ Politehniskā institūta studentu pilsētiņu. Ķīpsala, tā ir mūsu gaišā nākotne, kā es parasti ar varbūt tāda neliela ironija to saka, kaut gan aiz šīs ironijas slēpjas ļoti dziļa patiesība, jo tie 60 hektāri vēl neapbūvēta zeme, kur patreiz ir uzbūvēts zināms skaits ēku. Tātad mums ir celtniecības fakultāte, ceļam jaunu modernu kopmītni, gribētos, lai arī tālāk tā tas varētu turpināties. 70. gados sociālisms, protams, ir jau uzcelts un nobriedis par attīstītu sociālismu. Tāpēc, lai nospraustu tālākos mērķus, nepieciešams jauns pamatlikums. 1978. gadā pēc plašas apspriešanas, jeb kā kļūdās kāds laikraksts pēc plašas apspiešanas, tiek pieņemta jaunā Latvijas PSR konstitūcija. Principā visiem ne silts, ne augsts. Uz ārkārtējo 8. sesiju pulcējās tautas pārstāvji, Republikas augstākās padomes deputāti. Viņiem uzticēta vēsturiska misija – pieņemt padomju Latvijas 3. konstitūciju. Kas par Latvijas PSR konstitūciju
konstitūcijas pieņemšanu kopumā lūdzu pacelt roku. Paldies, kas pret nav, atturās nav. Līdzīgi kā vecās konstitūcijas tekstā, arī šeit padomju pilsoņiem ir garantētas visas tiesības un brīvības. Kapitālistiem būtu ko pamācīties, tomēr viņi turpina melot un apgalvot, ka PSRS ierobežo pilsoņu cilvēktiesības. Godājumie biedri deputāti, Latvijas padomju Socialistiskās republikas konstitūciju pamatlikumu republikas augstākā padome ir pieņēmusi. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma, šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Kopā ar mums 18. augustā Rīgas kanālā mēs gribam mazās ainiņās izspēlēt kā 33 paudzes, ģērbušās savā postā un godībā, iziet cauri Rīgas vēsturē no 1201. gada līdz pat mūsu dienām. Ģērbsimies mīlējoties, ģērbsimies mirstot, ģērbsimies priecājoties. Visiem labi zināms, ka Zaķu sala būtībā ir tāds lauku ciemats pašā Rīgas centrā. Te dzied gaļi un mauji govis, taču progress prasa savu, un veco māju 10 tiek nojaukti, līdz paliek tikai viena. Te līdzās 79. gadā sāk būvēt jauno un arhitektoniski mūsdienīgo radio un televīzijas kompleksu. Republikas radio un televīzijas kompleksa projekta autors Alfons Ūdris ciemos vēl vecajā Zaķu salā. Nākamgad te sāksies celtniecība. Jaunais Rīgas televīzijas tornis, 368 metri, augstākais Baltijā. Ļeņingradas un Rīgas celtnieki Zaķu salas dienvidu galā jau izveidojuši torņa pamatnes. Salas ziemeļu daļā turpinās televīzijas un radio kompleksa celtniecība. Galvenais būvu uzņēmējs ir Rīgas celtniecības tresta 60. celtniecības pārvalde. Saskaņā ar arhitekta Purviņa ieceri Zaķu salā jātop iespaidīgam radio un televīzijas centram. Televīzija ir primāra, jo vecā ēka vairs neatbilst tehnikas progresa prasībām, tādēļ televīzijas korpusu būvē vispirms. 1979. gadā Vijai Artmanei 50. jubileja. Ne tikai, bet arī tam par godu Jānis Streičs aicina viņu galvenajā lomā telefilmā Teātris. Diez vai Somersets Moems būtu laimīgs par šādu Džūlijas Lambertas tēla traktējumu, taču Vija Artmane šajā lomā iejūtas apbrīnojami trāpīgi un organiski. Skaistuma esat. Nevienreiz vien pat esat par to runājusi. Neviena slavena aktrisa nav bijusi skaistuma. Kas gan man viss jūsu dēļ nav jāizcieš? Tu mana vecā govs. Maikl, Maikl. Viņa līdz ausīm iemīlējusies tevī. Paliec sveiks, draudzene. Ceru, ka tu jauki pavadīsi laiku. Dolī! Dārgā, ko tu dari? Tik sen neesmu tevi satikusi. Rīt būs mājās Rodžers. Interesanti. Kā tie svētuļi uzvestos, ja dabūtu zināt, ka viņi ir aktrise. Padarieties uzmanīgi uz šiem ļaudīm. Tas ir īstais teātris.
79. gadā Rietumberlīnē tiek atklāta mākslinieces Maijas Tabakas izstāde. Ar to vainagojas viņas pusgadu ilgā stažēšanās Rietumvācijā, tāpēc gleznās dominē ainas no tās pasaules ļaužu dzīves. Vērojami mākslinieki, hipiji, arī kāda čigāniete. Guten Tag, Maija. Tev atklāja izstāde Rietumberlīnē. Arī tas ir liecinājums. Šī ir pirmā padomju mākslinieka izstāde šai pilsētā, kurā tu nodzīvoji veselu gadu. Un tagad tavas gleznas ir dokuments. Pateicoties šim periodam, mēs nonācām pie tādas pašas atziņas kā Miervaldes Pols, ka katru tēmu vajag izrisināt līdz galam. Es tā saprotu, ka mani darbi viņas pārsteidz ar to, ka tāda vispār nevienam nebija, tāpēc, ka tajā laikā valdīja jau citi virzieni un toreiz nodarbojās ar vides mākslu, tur bija ar tādu burtu mākslu, kaligrāfiju viņi. Tad bija jau Endijs Varhols jau zināms un, vienā sakot, bija citas tendences, bet tas, teiksim, tas mans tāds, romantisms un tas bija pilnīgi kaut kas, svešs un līdz ar to tas viņiem skaitījās arī vēlams, jo Rietumberlīnē bija tāda tendence to kultūras vakumu kaut kā aizpildīt ar visu, kas ir visā pasaulē. Man nebija gleznas līdz, citi bija paņēmuši līdz, bet man vienkārši neļāva vēst ārā no Padomju Savienības gleznas. Un tā es dabūju tur uz vietas diezgan ātri uztaisīt vienu gleznu džungļi. Tas bija pirmais mans iespējas par narkomāniem. Tur es iemācījos vienu lietu, ka nekad nevajag atdarināt kaut kādus jau esošos virzienus, ka jābūt ir tādam, kāds tu esi pats. Tikai, kad viss bāzējās tikai uz to subjektīvo, individuālo pasaules uztveri. Un tā arī rodas tie jaunie virzieni, ka cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Viņi bija gaidījuši pavisam citu cilvēku. Viņi bija uz tā krievu modeļu bāzējušies. Bet tad, kad es aizbraucu toreiz un man bija 37 gadu un es biju, protams, es biju draudzējusies visu laiku ar mūsu modeļnām un arī zināju, ko nozīmē tāds imidžs. Es burtiski tur taisīju tādas performances, ja? Es iegāju viņos iekšā, viņi tajā dzīvē un pie tam vēl izcēlos. Uz tās bāzes pēc tam es strādāju vēl kādu laiku un 80. gadā es uztaisīju planetārijā, tagadējā, tagad tā ir baznīca, bet toreiz tur bija izstāžu zālīte. Es izliku šos 5 darbus, un tad tur stāvēja rinda līdz, es nezinu cik tā, līdz brīvības piemineklim, lai tiktu iekšā. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 79. gadā izceļas 2 kordiriģenti. Imants Kokars saņem 5000 rubļu vērto PSRS valsts prēmiju. Imantu Kokaru pazīst tik viens, kas pat meldiņu nespēja noturēt. Taču skolēnu dziesmu svētkos virsdiriģentu pulkam piepulcējis visjaunākais no tiem. Jānim Ehrenstreitam togad ir tikai 37 gadi. Jānis Ehrenstreits jau kopš 69. gada ir Emīla Dārzeņa mūzikas skolas zēnu kora diriģents, bet 79. gadā viņa vadītais pirmās vidusskolas koris izcīna 1. vietu dziesmu svētku skatē. Jāņa Ehrenstreita talants strādājot ar bērniem ir abrīnojams. Savas dzīves laikā viņš tā arī nav iemācījies ar bērniem runāt paceltā balsī. Kaut arī Imanta Kokara diriģēto koru saraksts ir visai garš, vislavenākais no tiem ir A.V. Sol. Kokars ir šī kora dibinātājs, diriģents un mākslinieckais vadītājs. Mežciems visu pārējo jauno rajonu vidū izceļas ar to, ka šeit izveidojusies tāda kā mākslinieku kolonija, jo katrs lielpaneļa mājas augšējā stāvā izveidota mākslinieku darbnīca. Tieši šeit, pie nelielā Gaļezera, meža ielokā, 79. gadā tiek atklāta modernākā Rīgas 7. slimnīca. Vēl viena jauna celtne. Nodota eksploatācijā ārstniecības un profilakses kompleksa Gaļezers 1. kārta.
jauno slimnīcu ceļ par ļeņiniskajās komunistiskajās sestdienas talkās nopelnītajiem līdzekļiem. Gaļezera telpas ir plašas un saulainas, palātas ir nelielas un komfortablas, ļoti daudz domāts tieši par ārstu profesionālajām un sadzīves ērtībām. Tomēr plašumiem ir arī vājās puses. Novārgušajiem slimniekam ir neiespējams sasaukt māsiņu, ja ir tāda vajadzība. Savukārt apmeklētāji bieži apmaldās lielajā ēkā gan palātu, gan izēju meklējot. Šaubu nav, mēbeles mums ir labas. Visavienības tautas sasniegumu izstādē pie vairākām godalgām tiek Zinātniskās ražošanas apvienības Gauja izstrādājumi. Ar zelta medaļu tiek apbalvota dzīvojamās istabas iekārta Aina, bet guļamistabas iekārta Līga un etnogrāfisko mēbeļu grupa Vija saņem sudrabu. Kurš gan Rīgas mēbeļu kombinātā nepazīst galdnieku Valdi Jēkabsonu, pašlaik kopā ar brigādi izpilda godpilno pasūtījumu Maskavas olimpiādei. Jaunais mēbeļu komplekts Aina jau ieguvis pircēju atzinību. Jaunākās tendences mēbeļu ražošanā ir matētas un viegli kopjamas virsmas, laminētā plate un antresoli virs skapjiem. Vecā parauga pulētās mēbeles līdz ar to kļūst nopērkamas bez problēmām, bet visi jaunie modeļi ir deficīts. Jaunie standarta dzīvoklīši izvirza savas standarta prasības mēbeļu novietošanā. Gar vienu sienu izvietota sekcija, gar otru izvalkams dīvāns, istabai pa vidu žurnālu galdiņš. Vienīgās iespējamās variācijas attiecināms uz televizora, tam paredzēts atsevišķs skapīts un 2 klubkrēslu dislokācija telpā, lai gan arī šo variāciju skaits nav bezgalīgs. Pašmāju sekcija cenas no 600 līdz 800 rubļiem. Pieprasītākā ir Agnese, lai gan netiek smādētas arī citas. Sadaļās aiz stiklotajām durvīm izvietoti glāžu komplekti šampanietim, vīnam un degvīnam, kafijas servīzes un limonādes glāzes ar antīko automobīļu, dzīvnieciņu vai putnu uzlīmēm. Atvērtajos grāmatu plauktos, vispārējai apskatēji, labāk izvietot noteiktas sērijas izdevumus. Hemingveja, Raiņa vai Džeka Londona kopotos rakstus, ievērojamu cilvēku dzīvi, stāstus par vēsturi vai piedzīvojumus, fantastiku, ceļojumus. Galvenais sekcijas mīnus – plaukti ieliecas no grāmatu svara, jo tā pagatavota no finierētām skaidu platēm. Vienīgais mīksto mēbeļu komplekts, ko brīvi var nopirkt veikalā, ir ražots Dienvidslāvijā. Dīvāns plus 2 klubkrēsli plus žurnāla galdiņš maksā 3000 rubļu. Tas pagatavots no īstām koka detaļām, kas pārvilkts ar oranžu vai sūnu zaļu samta drēbi. Ja vēlaties tikt pie krietni lētākām pašmāju mēbelēm, tad bez blatiņa un piemaksas pie oficiālās cenas neiztikt. Nu dien, tas nav vienkārši. Pie tā jāpiestrādā. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Jubilejas 60. gadā VF ražo 11 radioaparātus minūtē. Katrs 3. no tiem tiek eksportēts. Dzimšanas dienā sarūpēta dāvaniņa arī visiem Latvijas iedzīvotājiem. Radioaparāts ar iebūvētu kasešu magnetofonu VF Sigma. VCR darītājiem arī VF produkcija izaugusi līdz pasaules labāko standartu līmenim. Līdz jaunajai portatīvajai kasešu magnetolai VF Sigma. VF izmisīgi cenšas panākt ar vien ātrāk ritošo attīstības vilcienu. Kasešu magnetofoni ir pēdējais mājas elektronikas modes kliedziens. Pircēji, protams, steidz pirkt jauno aparātu, bet kasešu vēl ir maz, un arī Sigmas magnetofona mehānisms nav īpaši ilgdzīvojošs. Radio toties darbojas nevainojami un ilgi, kā jau VF-iņam pienākas. Jau 10 gadus rūpnīca Straume ražo elektromehānisko pavāru, dakteri aikāsāpu un vēl citas rotaļlietas. Jubilejas reizē pienācis laiks atskatīties uz paveikto un iezīmēt nākotnes perspektīvas. Dakteris aikāsāp nemitīgi lej kaut ko glāzē un pats to iztukšo. Rotaļlietu veiklos bērni kā hipnotizēti skatās. Zina, ka vecāki droši vien nepirks, bet paskatīties taču drīkst. Toties bagātajiem ārzemniekiem šīs rotaļlietas šķiet gandrīz par velti, un daudzi no Latvijas aizbrauc vismaz ar vēršaci mētājošo pavāru savos ceļojumu koferos.
Mīļās tantes un onkuļi no Tautsaimniecības padomes. Mums ļoti patīk šitās lotaņietes. Mēs lūdzam jūs, lai tās parādītos mūsu veikalos. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 12. sērija, 1978. 79. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika, viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1980. 82. gads. Jaunie automašīnu numuri, Zodiaka disko alianse, retro tramvajs, alkohols no 11, Arvīds Mūrnieks veido Būsim pazīstami. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.